Mēs esam uzsākuši jaunu projektu, jo 2014. gada janvārī, kad būs lielās svētki, kad būs Rīgas kultūras galvaspilsētas atklāšanas pasākums, Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs iesāk šo programmu ar grandiozu projektu, kas ir veltīts Pirmam pasaules karam, ar nosaukumu 1914. Un jau šobrīd, jau šajā laikā, šī gada oktobrī, mēs iesākam ar konferenci, kas saucās 1914 uz Brīvības ielas. Tātad vispirms par pašu projektu kopumā. Par projektu kopumā ir jāsaka tā, ka tas ir izaicinājums muzejam, jo pirmo reizi muzejs tāda apjoma vēsturisku tēmu virza ar vizuālās mākslas līdzekļiem. Un, protams, ka mēs runāsim par vēsturi. Un stāstīsim par to, ko es jau teicu, tātad par šīm impērijām, kas sabrūk, bet sabrūk arī ne tikai impērijas, sabrūk arī kultūras mantojums, pilis, mūžas un viss pārējais. Tā būtu tā kā viena patiesība. Otra patiesība ir tā, ka ir šī laika aculiecinieki, un tie ir mākslinieki. Tātad no 11 valstīm Austrum Eiropā, tā ir, es viņas tagad varētu nosaukt, tā ir Polija, Lietuva, Igaunija, Somija, Slovēnija, Slovākija, Čehija, tātad Horvātija, Ungārija un tā tālāk. Mēs vācam aptuveni pa 5 mākslas darbiem un liekam kopēju ekspozīciju. Tātad tie visi ir mākslinieki, kas ir pieredzējuši šo karu, vai viņi ir bijuši aktīvi iesaistīti šajā procesā, vai viņi ir bijuši tādā situācijā, kā viņi ir malā stāvējuši un to visu šo situāciju redzējuši, bet katrā ziņā viņi pārstāv šo laiku. Tātad 14. 18. gads, ja šī kara robežas no 14. līdz 18. gadam. Un izstādes trešā daļa būs veltīta laikmetīgai mākslai. Mēs patreiz esam sarakstē un ideju stadijā, un mēs arī paziņosim, doma ir par to, ka radīt speciāli darbu šai izstādei. Īpašu darbu par kara tēmu ar laikmetīgu valodu kā veltījumu šai izstādei. Paralēli izstādei ir paredzēta, es jau minēju, mājaslapa, ir paredzēta vēl konference, ir paredzēts rakstu krājums. Mēs ļoti domājam par jauno paudzi. Un domājam par to, kā vajag veidot jaunu muzeja pedagoģisku programmu un domāt par skolēniem, par jauniešiem, par dažādu vecumu grupām, lai viņiem varētu uz šī projekta bāzes stāstīt par karu. Lai viņi varētu skolā visu izlasīt un šeit to saprast, lai programmā ir paredzēts arī, ka viņi izspēlē spēles, ka viņi izspēlē situācijas, ka viņi ir dažādi kara situāciju režisori vai notikumu režisori. Tātad šī programma tika izstrādāta jau uz 14. gadu, un es par to tagad varētu konkrēti nerunāt, bet tas arī parādīsies mājaslapā kā tāda pievienotā vērtība projektam. Jāsaka atklāt, ka jau tagad šis process ir iesācies, bet atsaucība ir milzīga. Kāpēc mēs šodien un 10. oktobrī organizējam šo konferenci? Tātad šī konference ir, lai atklātu diskusiju. Jo diskusija ir visu laiku, diskusija turpinās, bet šī konference ir iezīmē šo plašumu, iezīmē to, ka vēsture, māksla, literatūra, mūzika un viss tas kopā veido šo vienu veselumu. Bet par to ir jārunā iepriekš tagad, lai mēs vēl varētu gan domas uzklausīt, gan idejas pārņemt, gan dažādas priekšlikums tātad ieviest, un šis projekts būtu dzīvs. Ir arī tāda lieta, ka mums tas ir interesanti no cilvēciskā viedokļa. Būsim atklāti, mēs katrs savā dzīvē esam bijuši karotājs. Mēs katrs esam bijis dezertieris. Un šīs karošanas, nekarošanas, malā stāvēšanas lietas, būt aktīvam, mēs to risinam arī šodien. Vislabākais variants ir tāds, ja mēs esam ar sevi noslēguši mieru līgumu un nekarojam ar sevi. Es domāju, tas ir tāds iekšējais harmonijas veids, un tā būtu tā ideālā situācija. Un es domāju, ka ja mēs šīs te sajūtas tagad domājam par šīm sajūtām, tad ļoti negribētos, ka mūs nodod. Un mēs arī nedrīkstam būt nodevēji dažām lietām. Un šīs lietas arī, tās nav tikai kara lietas vai ekstrēma situācija lietas, tās ir situācijas, kas mūs piemeklē visu laiku, un mēs ar šīm sajūtām dzīvojam.
Un tā ir atbilde arī uz to, kāpēc mākslinieks iesaistās šajā lietā. Jo, ja mēs skatāmies uz Grosvaldu vai Kazāka darbiem, mēs redzam, ka dokumentus un fotogrāfijas mēs varam likt it kā, lai tos apskatītu, bet te mēs varam tiešā veidā kodēt sajūtas. Tās ir šīs sajūtas, ko tajā brīdī cilvēki pārdzīvo un kuras mēs tagad arī varam izjust. Un tieši šīs sajūta līmenis varētu teikt, ka tas ir mūsu, mēs viņu saprotam, mēs viņu izjūtam arī šodien. Un tāpēc tas mums šodien ir vajadzīgs.